Neliels piemērs pivot tabulu lietošanai. Tad, šeit ir paliela tabula ar dažādām pavadzīmēm, datumiem un tam līdzīgi. Uzdevums ļoti vienkārši saskaitīt, cik liela bijusi kopīgā pavadzīmu rēķinu summa katrai konkrētajai firmai, kura pārstāvētu šo 3 gadu laikā. Tātad mēs saprotam, ka mums varētu būt aktuāls pivot tabulas, dodamies uz insert, meklējam, kur mums ir, parasti kreisajā stūrītī augšējā. Normālā gadījumā tiek konstatēts, kurš ir datu apglabājums, šajā gadījumā visu tabulu. Ievietosim jaunā Excel lapā, kā arī pēc noklusējuma visbiežāk tas būtu aktuāli un vajadzīgi. Tālākās darbības sekojošas. Tad mums ir nepieciešams noskaidrot rēķinu kopsumu katrai firmai. Tas nozīmē, ka mēs paņemam lauku izrakstīts firmai, novietojam to kā rindu pazīmi. Attiecīgi šajā brīdī mēs esam ieraudzījuši pilnīgi visas kompānijas, kuras šajā te ir pārstāvētas. Tās ir diezgan daudz. Uztaisīsim A kolonu nedaudz šaurāk, lai visu var labi redzēt. Mums vajag summu, tātad tas nozīmē, ka mums vajag kolonu summu. Kolonu summu ieliekam šeit pie values, un rezultātā mēs esam ieguvuši konkrētu summu katrai atsevišķai firmai. Ļoti vienkārši. Paldies!